Un šo dievkalpojumu es vēlos iesākt lasot no 95. psalma ievada pantus. Nāciet, dziedāsim līgsmi tam kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam. Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim viņam ar mūsu slavas dziesmām, jo tas kungs ir liels dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem, kā rokā ir zemes dziļumi un kam pieder arī kalnu galotnes. Viņam pieder jūra, viņš ir to radījis, un cietzeme, viņa rokas to veidojušas. Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus tā kunga savu radītāju priekšā. Āmen. Labrīt! Vai laiks atbilst kalendāram? Es atceros vecos kalendārus, tur bija katram mēnesim tāds arī apzīmējums klāt. Kāds bija janvāris, tas bija sala mēnesis, un februāris bija puteņu mēnesis. Paldies! Atbilst februāris puteņu mēnesim. 1. februāris un putenis arī klāt. Visu laiku nebija neviena puteņa, tikai sals. Mēs vērojam laika zīmes un arī kādas garīgas zīmes. Pēc kā mēs spriežam par garīgām lietām un kā mēs uzzinām, kas ir svarīgākais mūsu dzīvei, jāskatās uz laiku, kurā dzīvojam, vai ne? Un šis ir kāds laiks, kurā mēs gaidām Kristus atnākšanu. Un tur Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā, kad mācekļi jautāja, Kristus stāstīja par laika zīmēm, un tad viņš stāstīja 4 līdzības, kurās bija attēloti dažādi notikumi, no kuriem varēja mācīties, kā nevajag dzīvot Kristu gaidot un kā vajag dzīvot. Vai ne? Pirmā līdzība bija par ko? Par kalpu, kurš kļuvis paaugstināts un saka, mans kungs kavējās nākt un kļūst negodīgs, bezrūpīgs un nododās izpriecām. Otrā līdzība bija par 10 jaunavām, kuras dodās līgavainim pretim, un viņš arī nenāk, un viņas visas iesnaužās. Un tad, kad pamostās, pēc sauciena līgavainis nāk, izrādās, ka 5 lukturi izdzisuši, un nav eļļas lukturos. Trešā līdzība bija par talantiem. Kāds kungs dodās projām, un viņš izdala naudu, jeb talentus, saviem kalpiem, vienam 5, vienam 2, vienam 1. Un 4. līdzība ir par attieksmi pret cilvēkiem, kuri ir nabagi, grūtībās, dažādās problēmās. Kā tu esi viņiem palīdzējis? Es domāju, ka mēs esam pievērsuši savu uzmanību šīm līdzībām, un viena noteikti no visvairāk ievērotajām līdzībām ir līdzība par 10 jaunavām. Šajā reizē man gribētos pievērsties 3. līdzībai par nama kungu un viņa izdalītajiem talentiem. Mateja evaņģēlijas 25. nodaļa no 14. līdz 30. pantam. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams, saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva 5 talentus, jeb podus, otram 2 un 3. 1. Katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis 5 talentus, podus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tā arī tas, kas bija dabūjis 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, aizgāja un ieraka to zemē, un tā paslēpa sava kunga naudu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem.
Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5 talentus, atnesa vēl 5 un sacīja: Kungs, tu man iedevi 5 talentus, redzi, es sapelnīju vēl 5. Un viņa kungs sacīja tam: Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, un es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā. Arī tas, kas bija dabūjis 2 talentus, atnāca un sacīja: Kungs, tu man iedevi 2 talentus, redzi, es sapelnīju vēl 2. Viņa kungs sacīja tam: Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis 1 talentu un sacīja: Es pazīstu tevi kā bargu cilvēku. Tu pļauj, kur neesi sējis, un salasi, kur neesi kaisījis. Es baidījos. Es aizgāju un apraku tavu naudu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu. Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja: Tu blēdīgais un kūtrais kalps. Ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salasu, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu naudu naudas mainītājiem. Es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņa talentu un dodiet to tam, kam ir 10 talentu. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems arī to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Es domāju, mums līdzība ļoti labi pazīstama. Bet tagad mēģināsim tajā iedziļināties vairāk. Kad tu lasi par to kalpu, kurš saņēmis no kunga 5 talentus un tagad dodās biznesā, tas pareizi ir tā? Ja mēs nezinām gala iznākumu. Jā, mēs jau zinām gala iznākumu, tas ir labi, ko viņš darīja, bet padomā tā. Kāds bagāts cilvēks tev iedod 5000 latu un saka: paglabā. Tie ir tev, paglabā. Es uzskatītu, ka man viņi jāglabā. Bet ne jau biznesa ar viņiem jātaisa. Un ja es zaudēju tos 5000, ko es viņam atdošu? Vai tad ne tā? Man šķiet, tas pirmais, kurš ierakst zemē, tas jau tā droši izdarīja. Viņš noslēpa, viņš rūpējās par savu kunga naudu. Protams, kungs atrada vēlāk, ka cits variants arī varēja būt dot naudas mainītājiem, bet mēs jau zinām, kā ar tiem naudas mainītājiem te ir. Kā bija ar Banku Baltiju un Krājbanku un tā tālāk. Viņš liekas visdrošāko līdzekli izvēlējās. Un beigās saņēma nosodījumu. Kāpēc tā? Likās, ka kungam patīk cilvēki, kuri riskē, kuri nebaidās to darīt, kuri ir darbīgi, bet ne tādi, kuri uzticīgi noslēp kaut kur, lai varētu atdot to, ko ir dabūjuši. Kā tev šķiet? Kāds ir Dievs? Tiem, kas padomju laikā auguši, arī tas varbūt šķīst netaisni, ka vienam iedeva 5, otram 2 un trešajam 1. Kāpēc ne visiem vienādi? Jā, tur teikts pēc spējām. Kāds ir Dievs? Visiem cilvēkiem nav vienādas spējas. Varētu teikt, ka tas ir netaisnīgi. Jā vai nē? Bet kā tas ir, ja kāds dod? Viņam taču ir tiesības dot, vienam vairāk, citam mazāk. Viņš dara, kā grib. Kā līdzībā arī par algāģiem, kuri atnāca pēdējā stundā, saņēma tikpat daudz, cik tie, kuri atnāca pirmajā stundā. Un kad aizrādīja darba devējam, ka viņš rīkojās negodīgi, ko viņš atbildēja? Vai tad jūs nesalīgāt par 1 denāriju? Un ja es no savas labsirdības gribu kādam dot vairāk, vai tad es to nevaru darīt? Jā, tas varbūt
Liekas, nemaz nav tik viegli to sākumā pieņemt. Par ko tad šajā līdzībā ir runa? Par to, kā mēs izlietojam to, ko Dievs mums ir devis. Vai Dievs mums ir kaut ko devis? Vai Dievs katram cilvēkam nav kaut ko devis? Mēs varētu runāt par iedzimtajām spējām. Jeb nav tādas cilvēkam visu kaut kā jāizcīna ar zobiem un nagiem. Vai ir cilvēkiem iedzimtās spējas vai nav iedzimtās spējas? Ir. Neapšaubām, ka ir. Kādas ir šīs spējas, ko arī kalpošanā noteikti var izmantot? Dievnamā, Dievam par godu un arī ārpus nama. Es domāju, ka valmierieši mēs noteikti teiksim, ka tā ir mūzikas dāvana, jeb spēja. Spēja spēlēt dažādas mūzikas instrumentus, dziedāt, komponēt. Tas ir jauki. Un ar to cilvēku kalpo Dievam, pagodina Dievu. Vēl kādas spējas, organizatoru spējas. Dažiem cilvēkiem piemīt izteiktas organizatoru spējas. Man kā cilvēks stāstīja par 10-gadīgu meiteni, kurā bija kāda brauciena ekskursijas vadītāja. Viņa komandēja šoferi, zināja, cikos kurā vietā ir jābūt, skaitīja cilvēkus, nokomandēja, cikos ir jāiet un cikos ir jābūt atpakaļ. 10-gadīga meitene. Pāris dienas atpakaļ internetā lasīju. 13-gadīga meitene ir vadītāja uzņēmumā, ko pati dibinājusi. 13-gadīga meitene. Vai tie nav cilvēki ar īpašām organizatoru spējām, ar dotībām, ar uzņēmēju dotībām, kuriem piemīt neatlaidība, spēja plānot, arī daudz strādāt, kas vēl? Jaunas idejas, kuriem nāk prātā jaunas idejas. Ir tādi cilvēki, kuri spēj kaut ko jaunu izdomāt. Piemēram, vēja tunelis. Visi noteikti zina vēja tuneli. Bet Olimpiskajās spēlēs, kas notika Francijā, viņi lidinājās bez vēja tuneļa. Tur nebija ne tuneļa, nekā. Tā bija viena no pirmajām reizēm, kad šāds priekšnesums, kaut kas tāds tika demonstrēts. Tas bija kaut kas neredzēts līdz tam. Jā, vēlāk, un to, protams, varēja bez tuneļa darīt tikai ļoti profesionāli cilvēki. Vēja tunelī tur jau arī amatieri un kaut ko var mācīties, tur ir daudz drošāk. Un tas bija kaut kas neparasts arī Latvijas izstādē Pekinā, ja? Jā, vēja tunelis, visi tur gāja, cik tur daudz bija apmeklētāji, kas jauns nebija. Cilvēkiem, kuriem ir izdomas spējas redzēt lietas pa jaunam, izveidot kaut ko neparastu, vai tādi cilvēki arī draudzē ir vajadzīgi, vai viņiem ir ko darīt šeit? Ja visu, kas ir jauns, mēs sakām, nē, to nē. Tā nekad nav bijis, tā nekad mēs neesam darījuši. Tas noteikti neder, Dievs tā negrib. Jā, jaunais vienmēr ir izaicinošs, kaut kas nebijis. Vēl dažādas spējas, piemēram, cilvēki, kur ir perfekcionisti. Vai ir labi, ka mums tādi draudzē ir, kuriem ļoti patīk kārtība, lai solu rinda ir precīzi kā pēc lineāla novilkta, lai paklājs ir iztaisnots taisnāk kā pēc lineāla, lai katrs puteklīts ir noslaucīts, katra lapiņa, katra sniega pārsliņa ir saslaucīta. Ir labi, ja mums ir tādi cilvēki un viņi kalpo? Noteikti, vai ne? Dažam ir mākslinieks spējas un viņš spēj izdekorēt telpu skaisti, sakārtot ziedus, izveidot, buķeti izveidot, labu vēl dažādas dekorācijas. Ir labi, vai ne? Cilvēki ar spēja, aktieru spējām un režisoru spējām. Savulaik bija tā, ka draudzē neko nevarēja teātri spēlēt, vai ne? Bija tādi laiki droši vien. Bet tagad jau neviens jauniešu pasākums neiztiek bez uzvedumiem, bez skečiem un tā tālāk. Un tagad tāds jautājums varbūt satraucošs. Bet ja cilvēkam ir horeogrāfa spējas un viņš prot dejot, vai viņš ar to arī Dievu var pagodināt?
Ja dievkalpojuma vadītājs paziņotu, ka tūdaļ māsa dejos par godu Dievam, vai daudz nebūtu satraukušies un neieķertos stingrāk solos, kas te būs? Jeb atkal dievkalpojuma beigās teiktu, šodien mums noslēguma dziesmas nebūs, lūkšana arī nebūs, bet mēs vienosimies visi vienā skaistā sabata dejā. Tā var, jeb nevar? Es nezinu. Bībelē bija, kad dejoja cilvēki. Es pierakstīju, lapiņi. Samuēla grāmatā Dāvids dejoja. Kad Izraels izgāja no Ēģiptes, tur arī bija dejas. Mirjam vadīja šīs dejas. Vai var dejot šodien, draudzē? Es nezinu. Kā ir? Mēs katru sabatu dziedam klavieru pavadījumā. Tas ir normāli? Ir vai nav? Kad tika izgudrots klavieres, mūziķi noteikti zina, kā šis instruments tika nosaukts no dažiem ļoti ticīgiem cilvēkiem. Vēlnišķīgais instruments. Jā. Bija jāpaiet laikam, līdz baznīcā varēja klavierus sākt normāli spēlēt. Mūsdienās jau arī ir tā, ka liekas, ka daži instrumenti nav piemēroti. Kāds būtu instruments, kas nav piemērots draudzē? Bungas? Jā, droši vien bungas nav piemērots. Dāvids spēlē, Mirjam spēlē, bet mēs nespēlējam. Tas nav priekš mums. Vai nav tā, ka dažas dāvanas, jeb spējas, kas ir cilvēkiem dotas, mēs uzskatām, jā, tas der, bet dažas mēs sakam, tas neder. Kaut kas tas neder. Protams, ir dažas, noteikti ir slidenas lietas, par kurām jādomā un jāskatās, jābūt uzmanīgiem. Bet vai nav tā, ka reizēm bišķiņ tas ir tā, tas, kas ir tradicionāli pierasts, tas ir labi, bet kas ir nebijis, to gan ne. Ko tad Dievs dod cilvēkiem bez dabiskajām spējām vēl, bez iedzimtajām spējām? Ko vēl Dievs dod cilvēkiem, it īpaši ticīgiem cilvēkiem? Tur Galatiešiem 5. nodaļā ir rakstīts par gara dāvanām, vai ne? Un mēs ļoti labi zinām, gara auglis ir mīlestība, prieks, miers. Kas tālāk vēl bija? Pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Priekš ko ir šīs spējas, garas spējas? Priekš mums pašiem, priekš mūsu kristīgā rakstura. Protams, tas attiecās, tas iespaidu atstāja arī uz pārējiem visiem cilvēkiem, ar ko mēs sastopamies. Bet šīs spējas, gara dāvana, gara auglis ir priekš mums, priekš mūsu kristīgā rakstura. Mīlestība. Par mīlestību noteikti nav nekas pretī pret to. Kā ir ar prieku? Tas seko otrais, kā paskaidrojums, kas tad īsti ir mīlestība. Vai kristietis drīkst būt priecīgs? Kādēļ ļoti daudz draudzē dziedamo dziesmu nav priecīgas? Tās ir gari stieptas, minorā, bēdīgas. Protams, arī tādām dziesmām ir jābūt. Ja mēs domājam par grēku, nāvi, par Kristus upuri, ko viņš pārdzīvoja, neiztikt mums bez tādām dziesmām. Tas nav iespējams. Bet kādēļ lielākoties tādas ir? Kādēļ lielākoties cilvēki aiziet uz baznīcu, kura pēc viduslaiku tradīcijām turpina ar augstām cellēm, drūmām dziesmām, nesarunāšanos savā starpā, viņš jūtās tāds mazs, melns, nospiests un depresīvs.
Vai kristietis var priecāties? Tad, kad adventas svēstīs parādījās lapusīte, smieklu lapusīte, ar tādiem dīvainiem atgadījumiem, tad Breta kolēģija saņēma daudz sūdzību, un viņai bija jāpārtrauc tādu smieklu lapusīti publicēt. Tas nozīmē, ka mēs, kā adventisti, negribam priecāties. Mēs nevaram pasmaidīt paši par sevi un par draugu un kaimiņu. Vai dzīvē tiešām negadās tādi, kur labsirdīgi var pasmaidīt tādi notikumi? Gadās taču, vai ne? Kāpēc mēs nevarētu pasmaidīt? Kāpēc kristietis nevarētu priecāties? Es atceros kādu notikumu, kas norisinājās pirms diezgan daudziem gadiem, 11, laikam jau kādiem 13. Vienā pilsētā, kur kalpoja, notika Bībeles seminārs, un mans vecākais dēls gribēja doties man līdzi, tolaik viņam bija tikai kādi 5 gadi. Es teicu, tur mums būs arī jāpagaida, tur nebūs viss uzreiz, jo jāaiziet ir saulaicīgi, jāpārbauda, vai viss kārtībā, jānomierinās, jāsagatavojās, jāsagaida cilvēki. Jāiet ātrāk, vai ne? Tad mēs aizgājām, viņš bija ar mieru, mēs aizgājām, un es lasīju, skatījos, kas man tur jārunā, vispārējais, bet viņam, protams, kļuva garlaicīgi. Pēc kāda brīža viņš man jautāja, tēti, kad nāks tie cilvēki? Es saku, jāpaciešās, jāpagaida, viņi jau drīz nāks. Atkal pagāja kāds brītiņš, tēti, kad nāks tie cilvēki. Un tā, ik pēc kāda brīža tas atkārtojās. Man jau tas sāka apnikt. Un tad noklaudzēja durvis. Pirmais viesis apmeklētājs bija atnācis. Es viņam teicu, ej, sagaidi viņu. Dzirdi, durvis noklaudzēja. Pirmais cilvēks jau ir atnācis. Ej, sagaidi, apsveicinies. Viņš teica, nē. Es teicu, ej, taču sagaidi. Viņš domās, ka neviens nav un ies projām. Nē, es neiešu. Parasti viņš tāds diezgan paklausīgs bija, un es nesapratu, kāpēc viņš tagad pretojās. Es teicu, kāpēc tu neiesi? Viņš man atbildēja visā nopietnībā. Domās vēl, ka es esmu mācītājs. Es to nevarēju iedomāties, bet viņš jā. Jā, mēs varam pasmieties, vai tur ir kas slikts? Labsirdīgi pasmieties, kā reizē mēs uztveram lietas un cik tas mēdz būt atšķirīgi. Un vēl vairāk mums kā kristiešiem, vai tad mums nav prieks par to, ko Dievs mums ir sagatavojis? Kad mēs atšķiram vecākus Bībeles tulkojumus, tad atrodam tur, kā virsraksts jaunai derībai ir priecas mācība un priecas mācītāji. Tā ir evaņģēlijs, tā ir vēsts par prieku, par uzvaru. Un kristīga dzīve nav iedomājama bez prieka. Tas ir viens no kristīgas dzīves sastāvdaļām, bez kura mēs nevaram galīgi iztikt. Prieks, mīlestība, prieks, miers. Un visas šīs pārējās skaistās lietas, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība, tās visas ir svarīgas. Bez svētā gara augļiem mēs nespējam būt kristieši. Un kurš var pats sevi izmainīt? Jeremijas grāmatā mēs lasām, vai tad pārdeles var savus ādas raibumus izmainīt? Jā, šodien vai cilvēks, kuram ir tumšs ādas krāsa, var palikt balts? Jā, mēs sakām, viens tāds bija ļoti pazīstams, kurš bija tumšs, bet kļuva balts. Bet kā viņam veicās, diezgan grūti gāja, un viņš jau vairs nav. Maikls Džeksons, ja? Vai cilvēks pats var izmainīt sevi? Nevar izmainīt pats sevi. Kas to dara? To dara svētais gars. Viņš izmaina mūs, dodams gara augļus. Protams, mēs vienā mirklī nekļūstam pilnīgi kristieši, pilnīgi savā raksturā un izpratnē. Bet vai mēs taču esam piedzīvojuši, ka kaut kas taču mūsu dzīvē ir mainījies? Vai tavā dzīvē ir kaut kas mainījies, kopš tu esi kļuvis kristietis?
jeb nav mainījies. Man sieva reiz stāstīja, ka kādā dievkalpojumā, kur viņa piedalījās, kāds vīrs gados esot piecēlies un teicis: es 50 gadus nāku uz draudzi, bet neko neesmu piedzīvojis pie sevis, ka kaut kas būtu mainījies. Vai tas nav traģiski? Ja mēs nākam uz draudzi un nekas nemainās, viss paliek pa vecam tā kā bijis. Tas ir traģiski. Tā ir vislielākā traģēdija, kāda vien var būt. Kad mēs nākam un klausāmies, dzirdam Dieva vārdu, Dieva gars, kad šeit ir klāt, un arī ikdienā, kad mēs lasām un mācāmies, viņš izmaina mūs. Nevar būt tā, ka mēs paliekam tādi paši, kādi bijām. Dieva gars iespaido katru cilvēku. Viņš caur svēto garu mūsu sirdīs izlej mīlestību, ka mēs izjūtam rūpes, ka mēs spējam iežēloties, spējam būt laipni, izprast citus cilvēkus, būt uzticami, arī tad, kad tas mums nav izdevīgi un tā tālāk. Tas ir vienreizēji, ko Dieva gars dara. Un tādā veidā mēs kļūstam derīgi kalpošanai. Derīgi kalpošanai. Un tad pirmajā vēstulē korintiešiem 12. nodaļā mēs lasām 1. pantā. 1. korintiešiem 12. nodaļa un 1. pants. Kas zīmējās uz garīgām dāvanām, brāļi, tad es negribu, lai jūs paliekat neskaidrībā. Garīgas dāvanas, bez gara augļiem ir arī garīgas dāvanas. Mēs zinām, ka arī mums kā draudzei ir dota īpaša garīga dāvana, un tā ir pravieša dāvana. Un mēs daudz un dažādi pieminām un lasām par šo dāvanu, lasām, ko mūsu praviete Elena Vaita ir rakstījusi. Tā ir svētība visai draudzei. Bet vai tā ir vienīgā dāvana, vai tikai viens cilvēks ir tāds, kuram ir kādas dāvanas? Tālāk mēs lasām 4. pantā. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Kas tur bija teikts? Vissvarīgākais vārds. Jā, varbūt daudz svarīgi vārdi tur noteikti ir. Ka ir viens gars, viens Dievs, kas dod visas spējas visiem, un tad seko vārds: ikvienam ir dota gara izpausme. Ikvienam ir dota kāda īpaša gara dāvana, viena vai varbūt arī vairākas. Vai tu tam tici, ka tev arī Dievs ir devis kādu īpašu gara dāvanu, lai ar to kalpotu draudzei? Tur ir teikts ikvienam. Tur nav teikts labākajiem, izcilākajiem, tie, kas tur priekšpusē ir tiem. Līdz 4. solu rindai visiem ir dots dāvanas, aiz 4. sola rindas nav dots dāvanas. Tā? Nē. Visiem ir dota, ikvienam ir dota gara izpausme. Vai tu zini, kāda ir tava gara izpausme, jeb gara dāvana? Nē. Vai mēs to varam uzzināt? Jā. Ko mums vajadzētu darīt? Noteikti mēs atbildēsim, ka lūgt. Arī noteikti. Ja mēs nezinām, mums noteikti jālūdz. Kas ir tas, ko es varu darīt? Kas ir tas, ko tu man esi devis? Tas nozīmē, ka gara dāvana tad uzreiz viņa pa visām malām spraucās ārā, ka viņu nevajag attīstīt, ka viņu nevajag atrast. Vai iedzimtie talanti nav jāattīsta? Ir vai nav? Ir. Šis talants, šis sākums ir dots, bet viņš ir jāattīsta.
Vai ēdienas dārzā nebija jāstrādā? Bija, bet nevajag sviedros. Tas pēc tam bija. Bet tur bija ko darīt. Dievs izdara tā, ka viņš iedod, bet tu tālāk pats vari darboties ar to un lūgt, lai tev vada tālāk, lai dod izpratni par šīm lietām. Dievs dod visas spējas visiem, un ikvienam ir dota gara izpausme, lai kalpotu. Gara auglis ir kristīga rakstura attīstībai. Tas ir vairāk priekš cilvēku paša. Kaut gan nepārprotam mums ir patīkami atrasties kopā ar cilvēkiem, kuri ir laipni, kuri ir uzticami, kuri ir godīgi, kuri ir pretimnākoši, kuri ir izpalīdzīgi. Jā, bet tas ir kristīgs raksturs. Bet gara dāvanas ir, lai mēs kalpotu. Gara dāvanas arī nav, lai mēs tiktu ievēroti, ka mēs būtu labāki par citiem, bet lai mēs kalpotu. Ikvienam ir dota gara izpausme, lai mēs kalpotu. Un tur tālāk seko uzskaitījums no 8. panta līdz 11. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvans dziedināt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnumus darīt, citam dāvanas runāt praviešu spēkā, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citiem mēļu tulkošana. Visu to dara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Šeit ir dāvana tāds saraksts, tāda dāvana saraksti ir vairāki. Arī Romiešu vēstulē 12. nodaļā no 5. līdz 8. pantam. Bet ko mēs ievērojam? Vai mēs varam saņemt tādu dāvanu, kā mēs gribam? Gars piešķir, kā viņš grib. Mēs nevaram saņemt dāvanu, ko es gribu. Bet kā gars dara, ko viņš piešķir, tas arī ir. Bija, protams, laiki, kad ļoti daudz cilvēku vēlējās, ka viņiem būtu dziedināšanas dāvana. Es domāju, šodien arī, ja varētu tā izvēlēties, tad ļoti daudz cilvēku vēlētos draudzē, ka viņiem būtu dziedināšanas dāvana, ka viņi varētu dziedināt cilvēkus. Jo evaņģēlijos Kristus ļoti daudz dziedināja, vairāk dziedināja nekā sludināja. Bet tādēļ, lai dāvans būtu harmoniski, ko Dievs ir nolēmis? Ka viņš izdala kā vajag un kā viņš grib. Un viņš grib tā, kā vajag. Varbūt mēs citreiz nevaram atpazīt savu dāvanu tāpēc, ka es pats kaut ko gribu un neredzu, ka tas man būtu. Bet to, kas man ir dots, es kaut kā nepamanu, jo es esmu koncentrējies uz to, ko es pats gribu. Vai tā nevarētu būt? Varētu būt. Dažreiz arī ir tā, ka mūsu brāļi un māsas vai pat citi cilvēki no malas var mums palīdzēt saprast, vai mums ir kāda dāvana un kāda tā ir. Jā, citreiz mūsu tuvākie cilvēki to var pateikt, palīdzēt pateikt. Viņi kā ir tāds teiciens, no malas ir labāk redzams. Citreiz tā tiešām ir. Un, teiksim, mājās ģimenē mēs taču arī viens otru pazīstam un zinām, kādas katram ir iedzimtās spējas, stiprās puses un kādas ir vājās puses. To pēc novērojumiem var pateikt. Jā, varbūt arī novērošanas spēja ir īpaša dāvana, jo ir tādi cilvēki, kuri spēja labi novērot un saprast lietas. Viņiem nekas nepaslīd garām, viņi ļoti labi vērotāji ir. Viņš izdala kā gribēdams. Dažreiz mēs domājam, es esmu pārāk jauns, lai man būtu kāda gara dāvana un lai kalpotu. Vai citi atkal saka, es atkal esmu pārāk vecs, ko tāds vecs cilvēks kā es var darīt? Droši vien neko vairāk. Tā ir. Viņš teica, es piešķiru gara dāvanas no 20 gadiem sākot līdz 50 gadiem.
pārējie ir ārpus. Tā ir? Nē. Ikvienam piešķir. Es atceros, vienā draudzē bija kāda māsa, pensijas vecumā jau pie 60 gadiem. Viņa sāka kalpot kā kolportieri evaņģēlisti. Veica 10 kilometru katru dienu kājām, nesot grāmatas somas, iepazīstoties ar cilvēkiem, uzklausot viņu rūpes, sāpes, pārdzīvojumus un daloties ar viņiem ticībā un cerībā par Kristu. Viņi apstaigāja visa rajona ciematus un arī vientuļās atsevišķās mājas. Viņi bieži sastapās ar cilvēkiem, kuri bija ļoti nomākti. Iespējams, ka viņas kalpošanas dēļ daži cilvēki arī neizdarīja pašnāvību. Viņi veica šo kalpošanu līdz pat viņai bija kaut pāri jau pa 70, 72 vai 73 gadi. Šīs kalpošanas laikā viņa arī pāris reizes smagi cieta, suņi sakoda, bet viņa turpināja šo darbu, cik vien fiziski spēja. Viņa neteica, es esmu par vecu, es neko nevaru darīt. Viņa teica, jā, te ir darbs, un kungs to ir devis, es to darīšu. Arī mums katram ir, mēs daudz jau esam iesaistīti kalpošanā, un esmu priecīgs par visiem brāļiem un māsām, kuri šeit draudzē un ārpus draudzes veic dažāda veida kalpošanu. Un kalpo ar dažādiem talantiem, spējām un gara dāvanām, ko Dievs jums ir devis. Un tas ir lieliski, un es domāju, ka mēs paši arī esam priecīgi, gandarīti par to, ko varam darīt kungam par godu. Tas ir vienreizējs ticības piedzīvojums. Kaut vai man vairāk tas ir saistīts ar cilvēku uzrunāšanu. Es atceros, ka Marks Finlejs ir teicis tādus vārdus. Pēc savas pirmās evaņģelizācijas es kļuvu cits cilvēks. Mēs reizēm domājam tā, kad es kalpoju citiem, es atdodu citiem sevi. Bet kas notiek? Tad, kad mēs kalpojam citiem, mēs paši iegūstam arī priekš sevis. Dievs mūs pārveido, kad mēs kalpojam citiem. Reizēm ir tā, ka cilvēkam liekas, ka es kaut ko atdodu no sevis, tad es pazaudēju. Reiz mācījās Bībeles stundas kāda sieviete, un viņa man tāda atklātības brīdī teica tā: mana ticība, zini, ir šitik maziņa. Un man liekas, ka ja es kādam vēl pastāstīšu par savu ticību, tad nebūs vairāk nekas. Vai tā ir? Tā nav. Tad, kad tu kalpo citiem, tu pats tieci stiprināts. Tu saņem tādu garīgu piedzīvojumu, dievišķu pieskārienu, ko nekādā citā veidā tu to nevarētu saņemt. Tas ir kaut kas vienreizējs. Es domāju, visi, kas to ir darījuši un joprojām dara un turpina darīt, to ir piedzīvojuši. Tas izmaina mūsu dzīvi, radikāli, kardināli izmaina. Un tas ir Dieva nodoms. Mēs neesam pārāk jauni vai pārāk veci, lai kalpotu. Pārāk izglītoti, pārāk neizglītoti, vai Dievam viss ir iespējams. Viņš dodas īpašas dāvanas. Dažreiz mēs domājam, bet kas tad ir tas īpašais, ko varbūt vai es vēl varētu darīt, jeb ko es vispār varētu darīt? Tas ir tāds jautājums, uz kur pat nav iespējams atbildēt. Ja mēs paskatāmies svētajos rakstos, tad tur ir vairākas tādas kalpošanas, kuras sastopamas pirmo reizi, kuras notiek pirmo reizi vēsturē. Mums ļoti pazīstama lieta ir kristība. Man aizmugurē kristība basēņš šeit ir. Jānis Kristītājs nāca, sludināja un kristīja. Sakiet, no kurienes ir kristība? Kas pirms Jāņa kristīja? Jā, ir simboliski teicis, ka Izraels
iziedams caur jūru, ir kā kristīts ūdenī, bet viņi izgāja sausām kājām. Viņi netika pagremdēti. Kurš pirms Jāņa kristīja ar pagremdēšanu? No kurienes nāk šāds rituāls? Noteikti tur vēsturiski varētu pētīt, no kurienes ir cēlies šāds rituāls. Bet Bībelē, kad mēs lasām, bija apgraizīšanas rituāls, svētīšanas un daudzi citi, bet kristība rituāls ar Jāni Kristītāju. Kāpēc viņš sāk kristīt? Kāpēc viņš sāk to darīt? Vai Elija? Kāpēc viņš paziņoja, ka 3,5 gadus nelīs lietus? Un kurš aizdedzināja upuri bez uguns, cilvēku uguns? Vai kaut kas tāds agrāk bija noticis? Kurš izveda Izraēlu no Eģiptes zemes? Vai kaut kas tāds iepriekš bija jau darīts? Noteikti mēs varētu vēl skatīties uz daudziem cilvēkiem. Daniēls. Jā, sapņu tulkotāji jau bija iepriekš, vai ne? Jāzeps iztulkoja sapņus. Ja mēs šodien kāds sāk tulkot sapņus, ko mēs teiktu? Uzmanies, tas nav labi. Bet vai cilvēkiem šodien arī nevar būt garīgas atklāsmes un sapņi? Vai mēs bieži misijas ziņās par to nelasām? Bet kāpēc Latvijā nevar būt? Ja Latvijā kaut kas tāds notiek, mēs teiktu, jā, labi, ja teiktu, nesaka nevienam. Tas nav labi, ka tā ir. Un, protams, jāizšķir kaut kādi sapņi un parasti sapņu grāmata no Dieva atklāsmes. Kaut kas īpašs nebijis. Bet vai Dievs arī tev kaut ko īpaši nebijuši un nevar dot? Vismaz tādā ziņā, kā tie cilvēki, ar kuriem tu sastopies, ar kuriem tu runā, tas arī ir kaut kas īpašs nebijis. Ar kuriem varbūt citi cilvēki nesastapsies, bet tieši tu sastapies. Vai katras dienas notikums un katra saruna, katra tikšanās, varbūt jauša vai nejauša, arī nav kaut kas īpašs, unikāls? Īpaši unikāls brīdis, laiks, kad tu vari ar šo cilvēku runāt. Varbūt tam nav jābūt tik grandiozām lietām, kā mēs skatāmies, ko Daniels darīja, ko Elija darīja, ko Mūzes darīja, ko Jesai darīja. Bet tas, ko mēs katrs varam darīt, ko Dievs mums ir devis, tas arī ir kaut kas īpašs, unikāls, ko varbūt neviens cits cilvēks neizdarīs. Un varbūt kāda īpaša nozīme tam, ko mēs varam izdarīt, ir kāda cilvēka atgriešanās stāstā. Un, kad mēs klausāmies cilvēku atgriešanās stāstus, tad varam ievērot daudzas interesantas lietas. Kad vienā brīdī viņš ir sastapies ar tādu cilvēku, tas viņam ir iedevis Bībeli. Kādā citā gadījumā viņš ir sastapies ar citu cilvēku, kas viņam ir teicis tādus zīmīgus vārdus, kas viņam palika prātā. Tad viņš ir sastapies vēl ar kādu cilvēku, kas viņam ir teicis, nāc uz šo draudzi. Un katram no šiem cilvēkiem ir kāda īpaša, unikāla vieta šī viena cilvēka atgriešanās stāstā. Un padomāsim katrs par savu atgriešanās stāstu. Vai mums arī nav 1 vai 2 vai 3 vai 4 cilvēki, par kuriem mēs varētu teikt, šie cilvēki bija kā Dieva sūtīti. Dievs viņus sūtīja, lai viņš pateiktu to vai šo, vai aicinātu, vai iedrošinātu. Es domāju, mēs katrs no savas dzīves kaut ko tādu varam atcerēties. Es arī atceros, kad atrados ceļā uz draudzi, reiz mūsu pilsētā ieradās kāds ukraiņu tautības cilvēks. Viņš bija draudzes loceklis, viņam arī visā dzīvē bija gājis sarežģīti un viegli, un viņš bija šķīries. Dažreiz mēs domājam, ko tāds cilvēks, kam pašam dzīve nav kārtībā, var kalpot. Bet viņš kalpoja ar to. Es nezinu, kādas reizes tikāmies, viņš stāstīja par daudzām lietām.
Un tas arī bija kāds solis, ka es uzskatu, ka šis cilvēks bija īpašs, ko Dievs bija sūtījis, lai es ar viņu sastaptos. Un lai tiktu vests uz priekšu. Nepilnīgs, kļūdains, mēs visi tādi esam, nepilnīgi, kļūdaini, bet Dievs mums grib izmantot caur tām dāvanām, ko viņš mums ir devis, caur spējām, caur gara augļiem, lai būtu kā viena iespēja kādam cilvēkam vai vairākiem cilvēkiem ceļā pie Kristus. Un tas ir tas jaukākais, ka tu apzinies, ka tu vari būt derīgs. Tu vari būt derīgs. Dievs dāvā dāvanas. Viņš dod šos talentus. Un reizē mēs riskējam. Vai tā ir vai nav? Viņš dabūja 5 talentus un sāka darboties. Mums ir dotas dāvanas un spējas. Un varbūt reizē mēs baidāmies darboties. Reizē mēs piedzīvojam neveiksmes. Mēs arī baidāmies no neveiksmēm. Varbūt nebaidāmies. Varbūt ir jāpārdzīvo tas, ka ir gan veiksmes, gan neveiksmes. Mēs domājam, vai tas, ko es darīšu, vai tas būs labi, vai būs pozitīvs rezultāts. Un ja nebūs pozitīvs rezultāts, vai to vispār vajadzētu darīt? Vai man labāk būtu tad nedarīt neko, ja nebūs pozitīvs rezultāts? Bet Dievs aicina darboties. Darboties to spēju robežās, kas mums ir dotas. Saņemt gara augļus, ko viņš mums piešķir, un izmantot un attīstīt gara dāvanas, ko viņš mums ir devis. Un identificēt tās, ja mēs to nezinām. Lai Kungs mūs svētī. Āmen. Kungs, Dievs debesīs, mēs atrodamies Tavā priekšā, lai pateiktos Tev par miesu, ko esi mums devis, par savu garu, par mūsu dzīves laiku, par iedzimtajiem talantiem un spējām, par Tava gara augļiem un arī par Tava gara dāvanām, ko Tu mums esi devis. Mēs lūdzam, labais Kungs, pēc tām, ja vēl neapzināmies daudzas lietas, ko Tu mums esi piešķīris, tad mēs lūdzam, nāc mums pretī un esi mums palīgs un atklāj mums tās, izmantodams dažādas lietas un apstākļus un cilvēkus, lai mēs varētu saprast Tavu gribu un saprast to, kas mēs esam un kas ir mūsu rokās un mūsu sirdī un prātā dots. Labais Kungs, mēs lūdzam tā, lai mēs kā Tavu draudzi varam piepildīt arī Tavu nodomu šeit, šajā pilsētā un apkārtnē, šajā īpašajā laikā. Mēs lūdzam, labais Kungs, arī pēc prieka un iedvesmas. Darīt Tavu prātu, piedzīvot Tavu gara klātbūtni un iepriecinājumu no Tevis, no augšienes, mieru un prieku, ko neviena cilvēcīga lieta nevar dot, bet ko Tu vari dot. Tā mēs lūdzam, ka Tu svetī mūs arī turpmākajā dievkalpojuma daļā, šajā sabatdienā un arī vēlāk izejot jaunajā darba nedēļā. Tā to lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Ziņojumi. Jā.